tu vari pamēģināt vienkārši saklausīt atšķirību, bet vienkārši nospēlēt Sol 7 arpēģiju. Vai arī kur vienkārši ātri ideja, ko tur pamēģināt integrēt savā vārnīcā. Iedomājies, ka mēs esam Sol mix līdz kā kontekstā. Mums ir Sol dominants 7 kords, 7, 11, 13 vienalga. Un tas, ko tur pamēģināt, ir katru reizi, kad tur ir dominants 7 kords, paspēt viņam toni zamāk, mažors 7 kordu ar bemolu 7 pakāpu. Šajā gadījumā toni zamāk nots fā. Un nots fā mēs spēlējam nots fā, la, do bemolu un mi. Tā ir maija 7 arpēģija, kurai kvinta ir pazemināta. Un savā būtībā mēs vienkārši radām pret notis Sol, kur 13. pakāpes skanējumu, bemolu 7, 9 un arī 3. Un tas ir ļoti labs veids, kā tur ātri ģenerēt konkrētu tādu diezgan, es teiktu, modernu skanējumu, bet tas ir tāds nosacīts jēdziens, jo kas, kuram skaitās moderns, par kur mēs runājam par kādu ģitāristu un tā tālāk. Lūk, tāda forša ideja. Ceru, ka tas likās kaut kas noderīgs un pamēģinu to atrast visās pozīcijās, pa visu grifu un integrēt savā vārnīcā, pamainīt arī tonalitātes, paspēt ar backing tracku, kā arī tev ir nopietni interesi apgūt ģitāru, spēlēt klātienē, droši uzrakstīt man sociālajos tīklos, neaizmirst abonēt manu kanālu un var atstāt kādu komentāru. Tas šajā video arī viss un atā.